Laipni lūgti pusfabrikāta jaunās sezonas pirmajā sērijā. Mēs ceram, ka šī sezona būs tikpat superīga, cik visas iepriekšējās. Un mums tiešām ir augstas cerības. Un mēs ceram, ka viņi būs vēl superīgāki nekā iepriekšējās. Un Godīgi līdz ar sakot, to jā. šodien ar jums esmu es, Annija Liepa. Es, Krišānis Timermanis. Un ar mums šodien ir mūsu superīgais viesis, fizikas skolotājs Aleksandrs Sorokins. Pusfabrikāts. Raidījums Pusfabrikāts. Kā jums klājās skolotājs šodien tādās, skala no 1 līdz 10? Kā jums vienkārši iet? Bija labi. Skatījām 8 varbūt. Labi. Jā. Tā ir vienkārši jūsu parasti darba dienā. Kā jūs jūtaties? Vai šis ir labāk? Šis ir labāks. Jā. Mums prieks tā Daudz dzirdēt. labāks. Mums prieks tā dzirdēt, jo mēs turamies pozitīvām emocijām. Tas gan. Ja mēs varam sākt, vienkārši šeit iekšā pastāstīt par jums, ar ko jūs nodarbojaties, kā ne tikai skolotājs, kāds ir vēl jūs? Jā, tā kā pēc pamatdarbs man ir skolotājs skolā. Pie tā es vēl nodarbojos ar olimpiādēm, fizikas olimpiādēm, gatavošanā starptautiskajām līmenim un arī olimpiāžu sagatavošanu valsts līmenī. Es mēģinu kaut ko ik pa laikam darīt ar zinātni. Pēdējā laikā pārāk daudz nesanāk, bet kā ir, tā ir. Tā arī ir daļa no. Arī mani iesaistīja projektā par fizika 2 materiālu izstrādi. Un tie laikam ir visi mani darbi uz doto brīdi. Kas ir tieši tas, ko jūs nodarbojaties zinātnē? Šeit Latvijas universitātē? Jā, tas Latvijas universitātē. Idejaski tas ir saistīts vairāk ar izglītības zinātni. Tātad mēs analizējam olimpiādes datus pēc būtības, mēģinām noskaidrot kaut kādas sakarības. Īstenībā pēc būtības tā ideja ir tajā, ka mēs skatāmies, kā puišiem un meitenēm veicas olimpiādēs, kur ir atšķirības, kāda tipa uzdevumi labāk iet meitenēm, kāda tipa uzdevumi labāk iet puišiem, tādām lietām. Tas ir ļoti interesanti vispār. Ļoti labi tieši, ka mums te jautājumi ir par fiziku priekšmetu skolā tieši, un tieši tas sakars ar fizika 2 programmu. Tas, man liekas, arī ir ļoti aktuāli. Tad kā jūs vispār sapratāt, ka vēlaties kļūt par fizikas skolotāju, darboties ar jauniešiem? Labs jautājums. Es sāku kaut kā ļoti nejauši īstenībā. Skolā es biju 12. klasē, mums ķīmijas skolotājs salauza kāju. Un viņa mēnesi bija kādam jāizvieto, ķīmiķi nebija. Un tad es biju viens no tiem cilvēkiem, kas aizvietoja viņu mācoties 8. un 9. klasē. Nevaru pateikt, ka tas bija patīkams experience, bet bija ok. Tad es ar to pedagoģiju nenodarbojos kādu laiciņu. Tad es aizbraucu uz Vāciju, atgriezos atpakaļ no doktorantūras. Izdomāju, ka es pastrādāšu kaut kur startupā. Es pastrādāju startupā 1,5 gadu. Sapratu, ka no turienes jāiet prom, jo tas galīgi nav tas formats, kas man patīk. Un tajā brīdī vienkārši bija kaut kas no sērijas, labi, uz kurienes varu aiziet. Vai aizēju uz skolu pamēģināt, paskatīties, kā tas notiek. Tā es tur arī paliku. Tā vienkārši sanāca. Tā vienkārši sanāca, jā. Nebija kaut kas tāds īpašs. Tagad, kad jūs esat skolotājs, vai jums pirmkārt jums vispār patīk būt skolotājiem? Es tur turos 8. gadu, jā. Varētu būt, ka patīk, jā. Tad varbūt jums ir kāds tāds mēķis, tāds lielāks, visaptvarošāks, kaut kāda tāda labā lieta, ko jūs gribat sasniegt ar savu darbu? Nē. Godīgi sakot, nē. Mērķis ir, tas tīri darbs skolā ir... Labi, es padomāšu. Tad idejaski es vienkārši skaļi padomāšu. Tas, ko es gribētu, tas lielais mērķis ir vienkārši, lai skolēni kļūtu par cilvēkiem, par normāliem, labiem cilvēkiem. Tas ir galvenais. Lai viņi spētu normāli domāt. Ja? Ne jau kaut kādas lietas vienkārši iemācīties, lai pēc tam atstāstītu. Un nezinu, priekš kam tas ir vajadzīgs. Jā, es vienkārši to zinu.
bet lai viņi arī spētu sasaistīt savā starpā kaut kādas lietas no dažādām nozarēm, un lai viņiem veidotas tas komplekss priekšstats par šo pasauli. Tas laikam ir tas abstraktā galvenā tā ideja visam, kā man liekas. Jūs prāt, fizika ir tas priekšmets, ar ko tieši to var sasniegt? Fizika ir tas priekšmets, ar ko to var vislabāk sasniegt, man liekas. Jā, un jūs prāt, fiziku, tāds banāls veids, kā to paprasīt būtu, vai fiziku vajag? Vai katram to vajadzētu zināt? Atkarīgs no tā, ko liec tajā vārdā fizika iekšā. Ja mēs runājam vienkārši par kaut kādām, nezinu, tur lietām, kuras jūs iegaumējat un viss, tad nē, tad nav. Ja fiziku vairāk jūs domājat to domāšanas veidu, tad noteikti jā. Tā kā drīzāk tas domāšanas veids vairāk attiecas ne tikai uz fiziku, bet uz visām dabaszinātnēm. Ja, tas standarts pētījuma process, ko es gribu uzzināt, kāpēc es to gribu uzzināt, kā es zinu, ka es uzzināju. Theory of knowledge, you know. Tas ir svarīgi. Ja tas viss atkārtojas visu laiku, tad kaut kādā brīdī tas paliek absolūti dabisks. Un tajā brīdī, kad parādās kaut kas jauns, neparasts, kāda jauna neparasta situācija vai kaut kas tāds, smadzenes automātiski domā tajā virzienā, kā to situāciju var izprast. Un kas no tās situācijas, ko var paņemt kā kaut kādu labu informāciju, un kas ir vienkārši nekam nederīgs. Man šķiet, ka no fizikas tā galvenā doma, tā domāšanas pieeja. Jā, bet kā jūs skaidrot to, ka fizika, matemātika arī varētu tā raksturot, tas ir tas priekšmets, kurš lielai daļai nepatīk. Tiešām daudz ar to cīnās un vienkārši nevar galīgi pieķerties, nesaprot fīču. Tā ir. Tā ir. Ko lai dara? Ja? Tad vienkārši, kad sākuma skolā, pamatskola, tā pieeja, kad bērniem stāsta, tātad jums ir priekšmeti, kuros ir, jūs iemācāties, jūs vienkārši to, ko jūs iemācījāties, jūs kaut kādā veidā atstāstat, lietojat, kaut kādas ļoti parastajos veidos, un ar to viss arī beidzas. Fizika nebeidzas ar to. Un problēma sākas 8. klasē, parasti cilvēkiem nav problēma. Ja? Kamēr tur matemātikas līmenis ir 3 burtu formulas, parasti cilvēkiem iet diezgan ok. Parasti. Kad problēma sākas, kad ir jāapvieno koncepti, kad koncepti paliek plašāki, vairāk abstrakti. Un tad tas abstrakcijas laikam ir tas lielākais izaicinājums skolēniem vienkārši saprast, ka pasaule nav tik vienkārša, kā viņiem stāsta kaut kur tur pamatskolā, sākuma skolā, bet ka pasaule ir ļoti kompleksa un jums vienmēr ir jāskatās no dažādām pusēm un nav jādomā par to, par problēmu ir jādomā visaptveroši. Un ar šito ir problēma. Ja šito saprast, tad laikam vairs nepaliek tā problēma, ka es kaut ko nesaprotu. Es nesaprotu. Protams, ka es nesaprotu. Tas ir mans standarts stāvoklis. Es nesaprotu. Es gribu saprast. Jā, tas gribu saprast, un tā daļa cilvēkiem parasti bišķi pietrūkst. Jā. Varbūt pieķeroties pie šī, es gribu saprast, un pieķeroties pie 8. klases, mēs varētu iesākt to tādu priekšzināšanu tēmu. Un tas jautājums mums ir, varbūt, cik liela loma tajās priekšzināšanās, ar kurām skolēni pabeiguši pamatskolu, atnākuši 10. klasi, cik lielu lomu spēlē tieši, varbūt, skolotājs, kas viņiem bija, varbūt tas ir atkarīgs no cik centīgi viņi ir bijuši pamatskolā, vai varbūt tas ir talants pret fiziku vai kaut kādā tādā ziņā. Kas ir tas galvenais, kas jūs varbūt pamanāt, ka trūks cilvēkiem, vai kaut kas galvenais, kas ir tiem, kuriem sanāk? Kādas pieredzes varbūt varam paskatīties? Skolotājiem, protams, ir liela loma, es teiktu. Skolotājs virza skolēnus vairāk. Man liekas, vismaz, ka tā vajadzētu būt. Ja skolotājs ir tāds, kuram īsti negribas iedziļināties un kas vienkārši strādā ķeksīša pēc, tad arī skolēni zinās lietas ķeksīša pēc, vai drīzāk nezinās.
Ja skolotājs ir tāds, kas motivē skolēnus domāt, tad cilvēki arī skolēni arī atnāk domājoši. Ja? Problēma nav tajā, ka viņiem kaut kādas priekšzināšanas pietrūks. Priekšzināšanas parasti īpaši pamatskolas līmenī ir diezgan vienkāršas. Nav problēma, ka nezinu, viņš ir trigonometriju. Ja? Nekas, viņš iemācīsies to trigonometriju, 2 stundu laikā. Tā nav problēma. Ja viņš ir pieradis pie tā, ka viņam ir jādomā. Man šķiet, ka galvenā problēma ir tajā, ka liels fokus pamatskolā ir uz to, ka mēs sagaidām, ka bērni kaut ko vairāk zinās nekā spējas. Ja? Tā kā vairāk tas zināšanas ir attīstītas nekā spējas. Un tas rada problēmas vēlāk, kad jūs konstruējat jaunas zināšanas. Protams, ka talants ir arī ļoti svarīgs, bet tas arī ir saistīts ar to, kā tas skolēns domā par lietām. Ja, tad viņam var stāstīt jebko, ja viņš pats par sevi saprot, ka es gribu zināt, kāpēc, es gribu saprast, kā tas viss iekļaujas kaut kādā lielā bildē. Viņš arī būs labs. Galu galā, neatkarīgi no tā, ko viņš tur zinās vai ko viņš tur nezinās. Ja, tu to visu var, tas reālās zināšanas, tas mazas zināšanas gabaliņi, tos visus var ļoti ātri palikt uz augšu. Ja, bet to domāšanas pieeju ir gan grūti. Jā, bet kā jūs pieejat, varbūt pamatskolā jau tieši veicināt šo domāšanas veidu, kā jūs ieteiktu rīkoties ar jauniešiem tā, lai tiešām liktu viņiem vairāk skatīties šo lielo bildi un tā, lai viņi atnāk uz vidusskolu, pat ja viņiem trūkst matemātikas zināšanas, viņi varētu ar atvērtāku prātu tam visam pieiet? Labi, es sākšu ar to, ka es neesmu pārāk liels fanāts programmai Skola 2030, bet tas idejas, kuras viņi mēģina realizēt, un kā sanāk, tas sanāk, ir tieši par to, ka akcents ir nobīdīt akcentu uz to vairāk uz domāšanu, kas ir patīkami. Ja, man liekas, ka vienkārši dodot vairāk nevis kādu rēķināmo uzdevumu, piemēram, 8. 9. tīpaši. Ja? 10. bez tiem vairs neiztikt, bet 8. 9. var ļoti labi prasīt jautājumus, kāpēc, un vairāk, nezinu, kādā veidā sarunājoties ar bērniem. Tas, protams, aizņem ļoti daudz laika, un jūs nepaspēsiet izņemt visu, kas ir rakstīts iekšā standartā, un tā tālāk, un tā ir taisnība. Bet tas process, tas domāšanas veidošanas process ir ļoti, ļoti lēns. Ja mēs fokusējamies uz to, tad mums ir jāupurē arī kaut kādas faktiskās zināšanas. Mans personīgs viedoklis būtu tāds, ka 8. un 9. klasē mēs varētu vairāk fokusēties uz to izpratni, uz kvalitatīviem novērojumiem un tādām lietām, nekā uz kaut kādām tehniskām daļām. Tehnika atnāks pēc tam. Jā, cilvēks, ļoti daudz man pazīstamie, viņiem ir tāds priekšstats, ka tas tiešām ir ļoti par to tehnisko, un ja viņiem iztrūks tehniskais, viņi nespēja iet tālāk. Jūsuprāt, tieši vajadzētu jau agrāk būvēt vispārēju tādu. Man liekas, ka jā. Bet tad, ja jūs tagad atnāk skolēni kaut kā pie jums uz vidusskolu, kā jūs veicinātu viņos šo visu izpratni tā, lai nedaudz pārmācītu, piemēram, to, kas nebija iemācīts tik labi pirms tam? Dažādi. Pārsvarā jau tā pieeja laikam paliek tāda pati, tad viņš dod viņiem uzdevumus vai jautājumus, kas viņiem spiež domāt par to fiziku apakšā. Tehnika, protams, arī ir jāattīsta paralēli, bet es vienkārši prasīšu vairāk un stāstīšu vairāk tajā kontekstā, kāpēc un kā darbojas tieši tā fizika no fizikālās puses. Kas ir ļoti patīkami, tā patīkama atšķirība starp fiziku un matemātiku ir tajā, ka matemātika ir pārāk abstrakta un fiziku mēs varam piesaistīt kaut kā pie reālās dzīves, ja, tad paņemot kaut kādus piemērus no reālās dzīves un mēģinot skolēniem ar viņiem pārrunāt to, kā šitais te iekļaujas tajā, ko jūs zinat, vai tajā, ko jūs sadzīvē redzat un lietojat, ir
kas palīdz izveidot to tiltiņu starp abstrakto un reālo. Un pie reizes arī mudina domāt vairāk par lietām. Jā. Kaut kā tā. Tas ir tās, man liekas, tās ir tās metodas, pie kurām jūs pieceraties, un tā ir tā labā praksa. Bet, es nezinu, vai es mēģinu, bet man nevienmēr sanāk, ka mēs visi esam cilvēki. Ja. Bet man ir tāds jautājums, varbūt jums būs ko teikt, kas ir varbūt vai nu jūsu paša darbā, kā jums dažreiz ir sanācis kaut kāda metodika, kā mācīt, vai vienkārši tā kopumā, kas ir tādi, mēs pierakstījām pēc pīves, bet vienkārši tas kaut kādas lietas, kas, šitas ir it kā varbūt doma laba, bet izpildījums nē, kas ir kaut kādas tādas metodas, mācība vai pieredzes, kur vienkārši, šis vienkārši nestrādā, šis vienkārši nekam nedara. Lekcijas. Tā kā lekcijas, kad tu vienkārši stāv pie tāfeles un stāsti, un skolēni pieraksta, nestrādā. Skolā vismaz noteikti mūsdienās absolūti noteikti. Agrāk, tur pirms 30-40 gadiem tas varbūt strādāja, un cilvēki bija pie cita pieraduši, bet tagad nē. Cik es saprotu, cik es biju dzirdējis, arī pavisam iedot visu to mācīšanas plūsmu skolēnu rokās arī nedarbojas. Tā es vismaz arī biju dzirdējis. Ja? Kad vienkārši saka, ok, mums ir pašmācīšanās. Ja? Sēries, mums ir semināri, jūs stāstat viens otram, ko es tur esat iemācījis. Tas nedarbojas arī. Uz 12. klasi var būt, kad viņi jau sāk saprast lietas, bet ar maziem nē. Tā pa lielam vispārējais. Nezinu, man šķiet, ka arī ir svarīgi mainīt to fokusu visu laiku. Tā kā kaut ko pastāsti, kaut ko parēķina, tu parēķini, viņi parēķina, kad parunā kaut kādas īpašas lietas un tā tālāk, lai nebūtu, ka katru reizi ir viens un tas pats. Sorry, man dažreiz sanāk, jāizzina. Jā, tas, bet, Jā, protams, cilvēcisks aspekts, tā nevar izvairīties. Tieši tā. Jā, bet vismaz jauki, ka var atpazīt tos aspektus, tomēr uz kaut kas, uz ko tiekties. Jā, apmēram. Jā, vienkārši, kā jūsuprāt, tad tieši kas ir tas solis, kas jāspēr, lai piesaistītu to parasto cilvēku, kā viņam iemācīt mīlēt to fiziku. Ja viņam ir visi šie priekšstati un viņš vēlas, pierakstīt visu tajās lekcijās, kā tu dabū to saistību ar to individuālo skolēnu un būvēt? Jā, tas ir grūti. Ja? Saistība ar individuālu skolēnu prasa, lai to ar skolēnu individuāli pārrunātu. Ja? To klasi 30 cilvēki, nevar. Nesanāk. Ja? Parasti, arī negrib, protams, var fokusēties uz tiem cilvēkiem, kas reāli grib un ar tiem pārrunāt, to parasti ir diezgan maz. Bet pārējie izkrīt, arī nav īsti labi. Ja? Arī pārējiem kaut kas ir jāiest, tas tāds labs. Kas viņiem varētu būt noderīgs vēlāk. Grūti pateikt, ļoti grūti pateikt. Bet reāli tā individuālā pieeja, katram cilvēkam ir kaut kas, ar ko viņš dzīvē ir sastopis. Ar ko viņš redz katru dienu. Ir lietas, laikam, kas ir vairākiem cilvēkiem pašsaprotams vai kuras viņi redz, lieto katru dienu. Jā, ir kaut kādas ļoti specifiskas lietas. Man ir problēmas agrāk kaut kā cilvēki vairāk kaut ko darīja ar rokām, un tu viņiem pasaki kaut ko, nezinu, par kādiem skrūvgriežiem, skrūvēm, nezinu, tur kaut kādām konstrukcijām. Tas bija ok, jā, es saprotu, par ko iet runa. Es varu to iedomāties, ok, tas tā strādā, skaidrs. Un tagad kaut kā ar to ir nedaudz grūtāk, jo cilvēki tiem saka, es nevaru tagad, bija kaut kāds pārarāts, nezināju, kas ir, labi, tas varētu būt tāds. Jā, bet ok, jā. Sure. Bija kaut kādi gadījumi, ka tu vienkārši stāsti, domājot, ka tas viss ļoti labi saskaņojas ar reālo dzīvi. Tu saproti, ka viņu reālā dzīve ir kaut kāda savādāka reālā dzīve nekā tev. Ja? Tad sākas problēmas, tad jāpielāgojas tai videi kaut kādā veidā. Tas laikam ir izaicinājums arī skolotājiem.
Es gribu varbūt ātri vienu jautājumu, pieķeroties pie tādiem momentiem. Un šis ir viens tāds moments klases priekšā, kur pēkšņi spararats, kur jūs pēkšņi saprotat, nebūs. Vienkārši nebūs. Bet vēl par momentiem viens man ļoti mīļš jautājums. Es pati vasarā, kad es pastrādāju nedaudz kafejnīcā, mana mīļākā lieta katra darba diena bija jāatnāk mazs bērns un palūdz krāsainu salmiņu, un tu vari viņam iedot. Uzreiz tik labi sajūta. Varbūt ir kaut kas skolotāja darbā, kas ir tāds moments vai jebkurā dienas daļā, bet skolotāja darbā, kad jūs vienkārši pēkšņi ir prieks. Kaut kāda maza detaļa vai kaut vai liela detaļa, bet pēkšņi prieks par kaut ko. Nē, to sitienu nepateikšu. Mēs varam padomāt, mēs varam pārbīdīt uz vēlāku šo atbildi. Mēs varam pārbīdīt, jā. Bet tikmēr es tāpat jums likšu atbildēt uz citu jautājumu. Labi. Jautājums ir, ja jūs nemācītu fiziku, ja ne fizika, tad kas cits, kādu citu priekšmetu jūs labprāt varbūt pamēģinātu pamācīt kādam? Man interesē gan no egzaktiem, gan no humanitāriem, varbūt no abiem ir kāda atbilde. Varbūt sports. Tas nav slikti. Es saku, kad sāku pavisam sākumā, es ķīmiju mācīju. Bija ok. Ķīmija ir feina. Nedaudz netika abstrakta kā fizikam, kas nav labi, bet tas arī iemesls, kāpēc es izvēlējos fiziku, ka vairāk fundamentāli nekā ķīmija. Labi, ja no humanitārajiem, valodas noteikti kaut kādus varētu pamēģināt. Kaut kādus. Tā kā nedzimto, bet svešvalodas. Tos noteikti. Par sportu es biju kaut kāds laiks, es tā kā nepiestrādāju. Šis trenera asistents bijis volejbolā. Tas bija sen atpakaļ, bet arī kaut kas ir darīts vismaz ar to. Mēs zināsim, kur meklēt treneru asistentu volejbolam. Tas bija skolā. Tāpēc diezgan daudzpusīgi. Par valodām tieši. Esmu dzirdējis, ka jūs vairākas valodas pārzināt. Kaut ko es pārzinu, jā. Un lingvistikā arī jūs esat. Lingvistiku es arī esmu bijis, jā. Tad cik daudz valodas? Kādas? Es varu brīvi izteikties 3 valodās. Es varu relatīvi brīvi izteikties vēl vienā valodā. Es varu brīvi lasīt vēl vienā valodā. Un kādas pāris valodas un tā pamazām. Jā, jums būtu jāpasniedz tā kāda sveša valoda, kura tā būtu. Ideālajā gadījumā tā, kuru es zinu. Kaut gan var arī mācīties kopā ar tiem, kam tu pasniedz. Arī nav slikts variants, un semināra tipa nodarbības, kāpēc nē. Jā, bet nezinu, ka kādu vācu valodu man šķiet, ka es varētu pasniegt tāds iesacēju līmenī, jo tad man tā valoda pati ir diezgan ok, kad C1 varbūt bišķi vairāk, bet tas arī dod iespēju kaut kā vairāk, normāli tā kā izteikties, normāli rakstīt, normāli klausīties tekstu. Un tad, lai tiem, kam tu māci, arī būtu kaut kāds labums no tā. Ja tu nezini valodu, labi, tu vari viņam vārdus kaut kādus iemācīt, bet kā tos vārdus salikt normāli teikumā, lai tas izklausītos pēc normāla teikuma tajā valodā, tas ir cits stāsts. Tagad esam dzirdējuši par jūsu sporta karjeru, par jūsu valodas spējām. Vēl kādu hobiju? Ar ko jūs vēlētos padalīties tieši? Hobiji. Tagad nekas. Tagad laika nekam nepietiek. Es golfu spēlēju kaut kādu laiciņu. Diezgan ilgi, es Vācijā biju. Ko es vēl darīju? Volejbolu es spēlēju kādā tur 3. līgā Vācijā, Berlīnas līgā. Kuru pozīciju jūs spēlējat? Middle blocker. Wow. Jā, tas pēc auguma nepateiks, jā, bet kaut kā. Tā. Gan jau augstu uzlikt, tad... Sure, jā. Tas ir ļoti iespējams. Bet tā, ko es vēl darīju, nezinu... Pats es ar daudzām lietām nodarbojos, bet parasti tās ir kādas maziņas lietnes, kur tu dari, nezinu, 2 reizes gadā. Bet, tas, protams, ir patīkami, bet nevaru pateikt, ka tas ir kaut kāds. Jā, bet ar to aizņemtību, un tad lielākais fokus jums ir uz mācīšanu un
lietām, kas ir saistīts ar to. Sanāk, jā. Atgriežoties pie jūsu darba Latvijas universitātē tieši, varat pastāstīt varbūt nedaudz vairāk par šiem pētījumiem, ko jūs veicāt, kā tieši tas izpaužas un kas ir tie secinājumi, pie kuriem jūs nokļuvuši, kā tas tieši ir aktuāli? Okay. Tagad es mēģināšu. Mums ir raksts, kuru mēs rakstam 3 gadus un vēl neesam uzrakstījuši. Tā kā par secinājumiem viss karājas vēl gaisā. Bet ideja metodoloģija ir diezgan vienkārša. Mums ir Latvijā olimpiāžu 2. posmi, novada posmi notiek tiešsaistē. Tātad mums par tiem visiem posmiem mēs skatāmies tikai fiziku. Par katru gadu mums ir pilnā informācija par rezultātiem, ko bērni ir ieguvuši, atbilstoši kopā ar visu papildu meta informāciju, kas ir vajadzīga. Piemēram, mūsu gadījumā tad vai nu bija puisis vai bija meitene. Pilnais sadalījums pa punktiem pa katru uzdevumu. Un atbilstoši mēs varam pielietot matemātisko aparātu, matemātisko statistiku pēc būtības, lai izvirzītu kaut kādas hipotēzes un testētu tās hipotēzes. Datasets ir ļoti liels. Šķiet, tur bija 1800 jautājumi un kopā bija 24,000 mēģinājumi. Tā kā tas ir relatīvi liels datasets un salīdzinot ar tiem pārējiem, ko parasti cilvēki mēra uz 50 cilvēkiem, uz 50 skolēniem. Tā kā, tur statistika ir tāda diezgan šaubīga, un pie mums tā statistika sanāk diezgan ticama. Vismaz skatoties no tā jautājumu skaita ziņā. Tad mēs skatāmies būtiski par katru jautājumu. Mēs skatāmies, cik labi veicās vidējiem meitenēm, cik labi veicās vidēji zēniem. Kāds bija sadalījums. Mēs varam salīdzināt mediānas, piemēram, vai vidējas vērtības ar testiem. Mēs varam noteikt ar kādu varbūtību, drīzāk ar kādu ticamību. Mēs varam teikt, ka šī starpība ir statistiski svarīga, vai arī tas vienkārši tā sagadījās. Un tad pēc tam tā ir tā daļa, kas ir tīra daļa. Vai arī tā netīra daļa kaut kādā ziņā, jo tā ir balstīta uz mūsu pašu ieguldījumu klasifikācijā. Jo katrs jautājums, mēs, protams, atsevišķus jautājumus varam skatīties. Tā nav problēma, bet mēs gūstam vairāk informācijas, ja mēs tos jautājumus kaut kādā veidā grupējam. Respektīvi, mēs skatāmies, kas katrā jautājumā, kādas tēmas parādās, kas tas jautājums ir pēc tipa, tur multiple choice vai tur single answer vai kaut kas tāds. Mēs skatāmies, kādas iemaņas ir iesaistītas tajā jautājumā. Piemēram, tur grafiku analīze, kādu analītisku izteiksmu izvēršana, reiķināšana, kaut kas tāds. Un atbilstoši tagad mēs varam sagrupēt kaut kādās puslīdz lielās kategorijās tos jautājumus. Tad katru kategoriju mēs varam atsevišķi skatīties un tad var mēģināt saprast, vai katras kategorijas ietveros tas līdzsvars starp puišiem un meitenēm ir kaut kādā veidā nobīdīts. Attiecīgi tad, mēs varam pateikt, labi, tur, nezinu, piemēram, ir kaut kāda kategorija perform spatial thinking, tā kā domā telpiski. Labi, tā kategorija ir, teiksim, puišiem par labu. Piemēram. Tad mēs varam pateikt, ok, fine, tad, ja mēs skatāmies kaut kādu olimpiādas portretu, mēs varam arī mēģināt izdomāt, vai tās lietas, ko mēs pārbaudām, vai tās lietas gadījumā nav kaut kādā veidā biased uz vienu vai uz otru pusi. Kādos, marginālajos gadījumos var mēģināt arī pielāgot tos uzdevumus tādā veidā, lai puišiem un meitenēm būtu puslīdz vienādas iespējas kaut kādā ziņā. Viss tas. Bet pārsvarā mēs uz to konkrēti mēs tagad netēmējam. Mēs tēmējam tīri uz aprakstu, tīri saprast, kāda meitiņu domāšana ir atšķirīga no puišu domāšanas. Kaut kas apmēram uz to pusi. Un tad caur statistiku tas viss iet. Tādā ļoti plašs tēmas. Tas gan. Jā. Par rezultātiem es nezinu pat, vai es gribu zināt. Vai man tas nav rezultāti ir, par tām sociālajām zinībām viss ir nekā cilvēkiem. Tā nav fizika, tā nav matemātika, kur tu dabū rezultātus, tu vari pateikt, ok, šis ir labs rezultāts. Un tas viss ir ļoti atkarīgs no tā iztvēruma, kas tev ir no populācijas,
no tām lietām. Labi, mēs esam izmērījuši kaut ko, teiksim, mēs esam pateikuši par to pašu telpisko domāšanu. Ja? Labi, mēs varam pārbaudīt, ko cilvēki vēl skatījās tajā kontekstā. Mēs varam pateikt, ok, cilvēkiem arī pārsvarā ir uz to pusi, ja? Viņi arī pamana, ka tur, nezinu, meitenēm ir sliktāk ar telpisko domāšanu nekā puiši, nezinu. Bet ir arī lietas, kas literatūrā vispār nav pētītas, no sērijas, tur nezinu. Mēs redzam kaut kādu lielu atšķirību, kas tur bija kinemātika vienā dimensijā vai kaut kas tāds. Ja? Protams, ka literatūru analizējot, neviens nedalīs tik sīki. Jo parasti arī tie temati, kurus skatās, ir kaut kādi lieli temati, tāpēc, ka ir ļoti maz jautājumu. Tāpēc, ka ir ļoti maz datasets. Un, lai kaut kādu jēgu dabūtu ārā no tā, tad viņiem ir jāpaplašina tas kategorijas. Ja? Viņi sīkāk nevar skatīt. Jā, mēs varam. Mums ir labāka izšķirtspēja. Tā tad būs rezultāti, un tad mēs varēsim viņus lasīt un priecāties. Noteikti. Jā. Un vispār jūs pieminējāt, ka nevar zināt, cik uzticami dažreiz tie dati ir no dažādām vietām, un ka mūsu skolā jau esot ok, bet tāpat nevar zināt. Bet jūs noteikti esat redzējuši, ka cilvēki špiko jūsu klasē. Varbūt ir kāds špiko. Man ir ļoti slikta redze, tās lietas es parasti neredzu. To var pamanīt. Labi, tad, ja tur pamazām kaut ko špiko, labi, lai špiko, nav tik liela problēma. Kad bezkaunīgi noraksta, tas ir bišķi savādāks. Un to var redzēt arī pašos darbos. Man ir laba atmiņa, man ir slikta redze un laba atmiņa. Es redzu identiskus darbus, pat ja tie darbi bija 20 lapas atpakaļ. Es atradīšu to otro darbu. Jā, bet ir bijis kāda oriģināla špikošanas metode, kaut kas pilnīgi, ja diena ir kūka, tad ķersīts uz kūkas, tas, kas šis notika. Laikam ideāla špikošana ir tā, kuru nepamana. Te jau neiegūsim šādu atbildi. Bet, kas vai ir kaut kas, ko jūs ieteiktu? Varbūt jūs pārēc, es neticu, ka... Varbūt jūs daudz špikojāt. Jā, tiešām. Kāds jūs metāt? Oi. Tas bija sen atpakaļ. Pēdējā laikā nebija vajadzības. Baigas. Parasti tur nav nekas jāizdomā. Jāsaprot, ka cilvēks, kas jūs uzrauga, ir viens. Viens cilvēks nevar sekot līdzi katrai darbībai, ko jūs veicat. Tad vajag špikot ar mierīgu sirdi. Tieši tā. Kas būs sliktākais, ja jūs paķers aiz rokas? Ieliksim sen vai, so what? Es ceru, ka mūsu lasītāji pieraksta. Klausītāji. Jā. Tas tiešām nav tik sarežģīti, ja? Tas ir tas secinājums. Ko? Kur mēs dodamies tālāk? Mēs varētu doties tālāk uz tādu kā rubriku, ko mēs rubrikas, jā, diezgan vienkāršs koncepts. This or that. Ļoti dzirdēts varbūt daudziem, bet tas ir tiešām ļoti vienkārši. Divām izvēlēm jums jāizvēlas jūsu mīļākā. Labi. Pirmais varbūt saistīts tieši to, ko mēs runājam. Kas jums labāk patīk? Darbs skolā vai universitātē? Skolā. Tas bija ļoti ātri. Punkts. Kāpēc tieši tad? Labi, formulēsim tā. Man patīk darbs ar skolēniem. Jā, mēs drīkstam tā pārformulēt. Jā, darbs skolā, protams, ir... Īstenībā, tāpēc, ka skolā es saprotu, ko es daru. Es saprotu, kam tas ir vajadzīgs. Es redzu rezultātus un tā tālāk. Zinātnē ir ļoti atšķirīga. Pirmkārt, man ar zinātni neaizgāja. San jau neaizgāja. Es doktorantūru knapi pabeidzu, gribēju iet prom, mani nelaida. Pēc tam es ar zinātni vispār nenodarbojos, un tad man Slava Kašējs pasauc uz universitāti, saka, davai, ar ko tu gribi? Jā, viņš saka, labi, ar skolēniem kaut ko. Labi, davai kaut kādu zinātni ar skolēniem. Jā, šis projekts parādījās par meitenēm un olimpiādēm. Bet arī nav zinātne tā mana stipra puse. Es varu to darīt, es negūstu no tā kaut kāda gandarījuma liela. Tad tas sanāk. Ir cilvēki, kam patīk darīt vienu lietu, ir cilvēki, kam patīk darīt otru lietu.
mēs visi esam dažādi cilvēki. Jā, tas ir pilnīgi brīnišķīgi, ka jums tomēr patīk mācīties, jo vienmēr mēs dzirdam par to, ka skolotāji trūkst. Un forši, ka ir cilvēki, kuriem tas tiešām patīk, un viņi to dara ar sirdi. Un izstāst, ka vismaz daļa saprot fiziku. Sure. Tāds, Krišjān. Bet, ja mēs runājam par skolēniem, tad kurš skolēns, this or that, skolēns, kurš sēž pirmajā rindā, centīgi visu pieraksta, uzdod jautājumus, seko visam līdzi, un tā kā, reāli centīgi. Tā kā, teikšu zubris, jo zubris. Vai skolēns, kurš sēž aizmugurē, izskatās, nezinu, sēž šādi un īsti nemācās un nepievēršas tā kā varbūt stundas tēmai, bet viņam tāpat padodas fizika. Abiem šiem cilvēkiem padodas fizika kaut cik līdzīgi. Kas ir, varbūt, es nezinu, varbūt grūti izvēlēties, bet varbūt vienkārši par to tēmu kā tādu. Jā, grūti izvēlēties, jo tos kontekstus kaut kādā veidā jāsašaurina. Kā pateikt? Ziniet kā, iedomājieties, ka jūs skatāties uz cilvēku, kas spēlē klavieres. Ja? Viens cilvēks, jūs reāli redzat, ka viņš ir iemācījies, viņš ir labi viss, viņš ļoti pareizajās vietās, pareizes tausniņas spiež un viss kas. Un ir cilvēks, kas vienkārši sēž un spēlē. Uz otro skatīties ir patīkamāk. Vismaz. Tā varētu būt. Jā, bet tas nenozīmē, ka viņš ir kaut kādā ziņā sliktāks vai labāks. Jā, vienkārši tīri no tā, tas miedarbības, kad cilvēkam ir vairāk brīvības, ar viņu ir patīkamāk, laikam nav labs vārds, bet kaut kā gribas vairāk ko darīt. Ja? Jo cilvēks, kas reāli cenšas, viņš jau cenšas, ja? Viņš jau ir strādājis, viņš ir fokusēts uz tā visa, tad priekškām es viņu aiztikšu, ja? No sērijas, un to es varu aiztikt. Ja? Un viņam no tā labāk paliks. Yeah. Abi ir labi, bet... Bet jā, savādāk strādāt kā vienu kā ar otru. True, jā. Jā, šis jautājums ne par tēmu, varbūt nedaudz par tēmu, ja jūs varat tā sasaistīt. Romantiskās komēdijas vai zinātniskā fantastika? Zinātniskā fantastika. Jā, tā bija tā sagaidīta atbilde. Mēs cerējām, ka kaut ko varbūt interesantāku. Nē, neko Bet interesantāku. jums vispārīgi patīk tādas tipiskās sci-fi filmas? Es ļoti maz filmu skatos vispār, bet jā, diezgan ok. Ja es kaut ko skatos, tad drīzāk sci-fi. Jā, nav svarīgi, ka vienmēr tajās filmās tas pamatojums fizikai ir tāds šābīgs. Par šito vēl var runāt atsevišķi, ja, jo ir filmas, kur, tas fizikālais pamatojums ir, tu redzi, ka ir kādas problēmas, tas problēmas nav parāk, sliktas. Un ir filmas, kur es neatcerēšos, ne pēc nosaukumiem, ne pēc kā, dažreiz ir tā, ka tu skaties, šeit. Katrā otrā kadrā kaut kas notiek, pie tā fizika sabrūk vispār. Labi ir, kad fizika sabrūk loģiski, visas filmas garumā. Bet dažreiz gadās tā, ka tā fizika, kas sabruka sākumā, sabrūk arī to fiziku, kas ir beigās, kas ir jau... Tu vienkārši tas par komēdiju, jo tu vienkārši skaties un domā, kur kas vispār notiek. Jāturās vismaz pie vienas kļūdas. Tieši tā. Tas kā mīnus zīme kaut kur uzdevuma sākumā vienreiz sajaukt, nevis divreiz. Exactly. Jā. Jā, mēs arī nedzirdējām. Kuras ir visas tās valodas, kuras jūs pārzināt? Krievu, angļu, latviešu, vācu, franču... Jā, un tās maziņās, es kaut kad itāļu mācījos, japāņu es nemācos. Put it any way you like. Varu lasīt, lasīt vairāk, jā, tā kā uz ausu mazāk, bet... Ja mēs pieņemam, ka jums ir ikdienā laiks mācīties tikai vienu no tās itāļu vai japāņu. Japāņu, jā. Kuru jūs? Japāņu. This or that? Japāņu. Jā, turpat nebija. Es arī turpinu to darīt, tā kā tas ir patīkami. Kāpēc tieši pat valoda skaista? Vai viņi ir praktiski varbūt? Nē, praktiski, protams, jā, sure. Kam nepatīk lasīt mangu un skatīties anime. Bet oriģinālā. Tas gan, bet vairāk es vispār sāku. Es gribēju kādu Austrumāzijas valodu.
jo tā valodas struktūra ir pavisam savādāka nekā Eiropas valodām. Un, interesanti, tā grafika arī ir nepierasta, tā kā tev nav alfabēts kā tāds, bet tev ir ideogrammas būtu tā. Tas ļoti izaicinājums, ja, kādā ziņā, un arī tā kā tas tev ir pacel no plaknes, izēja ārpus no plaknes, un tad skaties no lietām arī no dažādām pusēm, kas arī, nezinu, kā man patīk tās lietas, kad viss ir ne tā, ka ierasts, ja, kaut kas mainās, nedaudz varbūt daudz, bet tad un tādu gūsti kādu jaunu priekšstatu par to, kā vispār tas viss darbojas. Šajā gadījumā tas viss ir vienkārši valodas. Ja? Kā cilvēks saka, kāpēc viņam. Tas arī nāk no lingvistikas. Ja? Baigi feini, ka tu redzi, ka dažādi cilvēki tur dažādos veidos veido savu valodu kā tādu. Un ļoti interesanti redzēt un domāt, kāpēc tas tā notika vēsturiski. Jo arī parastajās normālajās Eiropas valodās jums ir kādi vārdi, kas ir izņēmumi. Katrā valodā ir izņēmumi. Un tie izņēmumi, kāpēc ir parādījušies tie izņēmumi? Tas ir labs jautājums. Un tas ir baigi interesanti, ka tu aizēji uz vēsturi un skaties, kā tā valoda vēsturiski attīstījās. Un kādā brīdī tu saprati, tas no turienes nāk. Tas šitais izņēmums darbojas. Tad īstenībā tas nav izņēmums, tas ir reāli noteikums. Tas noteikums ir sen pazaudēts. Un, tur varbūt kādi burti ir aizgājuši vienkārši no alfabēta. Ja, un tagad nav atšķirības starp diviem burtiem, bet agrāk bija kaut kas tāds. Ja? Interesanti ļoti. Un ar tiem Austrumāzijas valodām tur vispār. Tev tas konteksts ir nogriezts, viss tas, ko tu zini. Ja? Tu pavisam savādāk ir jādomā par to valodu. Tu no nulles saki domāt par valodu. Nevis mācīties, mācīties jebkuru valodu, tu saki no nulles. Bet tā pieeja ir ļoti, ļoti interesanta. Jā, un Japāņi par ķīniešu, tāpēc, ka ķīnieši bija pārāk mainstream. You know? Jā, un Japāņu valodai tad ir tas pielietojums arī. Arī, tas aktuāls. Tieši tā. Man ir aktuāls. Es varētu iemācīties. Šito es saprotu. Lingvistikas interesu vēsture. Tas ir, jā. To aizrautību. Vismaz klausoties par to, kā jūs par to runājat, man šķiet aizrautība ar valodām lingvistiku. Tur ir paralēls ar fiziku, man šķiet. Jā, tajā domāšanā. Jā, tā kā atkal, kā fizikā, tev ir kāds dedukcija pēc būtības, jā, tur ir kāds, dedukcija, indukcija, whatever. Tev ir kāds īpašs gadījums, un tu tā īpašs gadījuma mēģini dabūt vispārīgu indukciju. Jā, un tad ar valodām burtiski tas pats, tev ir kāds īpašs gadījums, īpaša viena valoda, varbūt kaut kāds viena feature tajā valodā, un tad tu no tās, skatoties dažādas valodas, tu vari mēģināt dabūt to kopēju bildi un vispārināt to uz vairākām valodām. Ne uz visām, protams, nevar, bet uz kādu lielu grupu var. Un tad tu saki, ok, fine, tad es ņemu nākamo valodu, un tajā valodā ir tas pats. Tad ok, fine, ok, šito es saprotu, idejas es saprotu, man tikai vārdi ir jāiemācās. Un tad tie vārdi vienkārši saliekas paši teikumos, tā kā vajag. Labi, tas bišķi pārspīlēts, bet tādas idejas man bija lingvistikas olimpiādē kaut kad, jā. Sēdi un pēkšņi viss atverās. Jā, tā ir. Kā kuram atvērās. Ko? Es domāju, tad mēs dodamies pie mūsu pēdējā jautājuma, ja atgriežamies pie jautājuma, kas tagad būs pēdējais. Līdz ar to par maziem momentiem, kas iedošu uzreiz prieku darba dienas gaitā. Kaut kāda lieta, kas vienkārši tā kā. Šis ir tas, kāpēc es strādāju šodien. Jā, ok, es padomāju. Es reāli padomāju. Bija laiks padomāt par to. Tie momenti varētu būt šādi. Klasē ir kaut kādi cilvēki, kas reāli velk to fiziku, ir cilvēki, kuriem tā fizika nav vajadzīga, un ir cilvēki, kas cieš pa vidu. Un tie momenti varētu būt tajā brīdī, kad tie cilvēki, kuriem īsti labi neiet, bet viņi cenšas, viņi beidzot kaut ko saprot, un tādi, kā tas darbojas. Vai kaut ko līdzīgu, ziniet. Pirms kāda laika, kad es pateicu, kāpēc, kad jūs skaidrojat, ka ko pie tāfas es neko nesaprotu, bet tad sāku risināt pats, un tad bāzi sāku saprast visas lietas.
Tas ir tik patīkami īstenībā. Nē, nu, labi, tā pirmā daļa varbūt nē, bet nu, tas fakts, ka cilvēks nesaprot un cilvēks saprot, un tas notiek kā lecienveidīgi, tas ir baigi patīkami. Līdz tu skaties, wow, tas ir malacis! Jā, nu tā kā prieks par cilvēkiem tādā ziņā. Jā, man tā ir arī vienreiz bijis fizikā. No, Jā, vienreiz jā, jau Tā vairāk bija nekā ļoti laba diena. Jā, pieturās pie tiem brīžiem, es šķiet, lai tiešām, jāatcerās tā viena diena, kad sapratu, un tas dod tādu cerību, ka nākamreiz, vai šo tēmu es arī varēšu tomēr pats izprast. Tāda cerība nedaudz. Nu, ko? Uz tās nots, man liekas, mēs esam tikuši līdz pašām beigām. Kas mums ir sakāms? Paldies! Lielākais, sirsnīgākais paldies jums, ka piekritāt. Šajā pirmajā pusrubrikāta epizodē, ko mēs esam ierakstījuši šogad un ko mēs esam ierakstījuši. Tā kā, Jā. Labi. Paldies mūsu viesim. Paldies par uzmanību. Krišāne, tev ir ko teikt? Man nav ko teikt. Šeit viss ir brīnišķīgi.